Kādreizējā mēbeļu veikala telpas pašā pilsētas centrā šobrīd atguvušas jaunu elpu. Talsiems senas tradīcijas šaušanā tās izlase savulaik bijusi spēcīgāka pat par Latvijas izlasi, un pat ierīkotā šautuve ir mēģinājums spēkus atjaunot. Pneimatisko ieroču šautuvē var trenēties gan pa stāvošu, gan skrienošu mērķi. Par kaujas ieroci, medību ieroci šāviens maksā diezgan dārgi. Un tu kļūdas neredz. Šeit redzēt katru savu kļūdu, un šāviens principā nemaksā praktiski neko. Tāpēc trenēties ar gaismu ir ļoti produktīvi, un meža apstākļos tas vainagojos ar labiem šāvieniem. Atklāšana aizvadīta ar pirmajām sacensībām, kurās piedalījās ne tikai šaušanā pieredzējuši sportisti un mednieki, bet akcentējot, ka šautuve būs pieejama arī vienkāršiem interesantiem, startēja arī, piemēram, pludmales volejbolists Jānis Šmēdiņš. Kaut ko šāvu, kaut ko nesakāvu, bet tā ir. Katrai lietai ir vajadzīgi treniņi noteikti, un treniņi tas arī pierādās tieši pēc šaušanas, tā kā treniņi ir vajadzīgi jebkurā jomā. Bet tā, ka galīgi slikti un kauns un jāiet mājās, tā jau arī nebija. To mēs redzēsim. Pēdējais būs gan jau pirms pēdējais, jā. Šautuvi ierīkojuši divi vietējie entuziasti sadarbībā ar medību šaušanas klubu Bebrakungs. Kluba biedri šeit trenēsies paši un arī apmācīs citus. Kā ir pareizi iepucot ieroci, kā ir pareizi nospiest sprūdmēlīt, kā ir pareizi nostāties, tēmēt. Principā tāda praktiska apmācība šaušanā. Blakus telpā ierīkota interaktīvā šautuve, un entuziasti uzsver, ka šaušana ir attīstošs sporta veids, taču šautuvi var izmantot arī bez sportiskiem mērķiem, kaut vai lai šajos ģeopolitiskajos apstākļos apgūtu drošas ieroču lietošanas prasmes vai vienkārši pamēģināt ko jaunu. Šautuves izveidotāji cer, ka šeit izdosies piesaistīt ne tikai jauno paudzi, bet uzlabot savas prasmes nāks arī mednieki. Mednieku gadījumā tas vairāk ir ētikas jautājums. Jā. Labāk, ja šautu, tomēr šautu precīzi, nevis savainot zvēru. Klubs Bebrakungs jau šobrīd ir viens no Latvijas līderiem. Treniņi atbilstošākos apstākļos ļaus sniegumu vēl uzlabot. Man personīgi motivācija ir, Latvijas rekordu labošana. To nevar izdarīt netrenējoties. Tas tā gluži tikai no šūpuļa nenāk līdzi. Tā kā, protams, ja ir infrastruktūra, ja ir iekārts, tad tas līmenis aug. Vēl paliek paši gribas spēks to darīt. Protams, būtu jauki, ja pilsētā tiktu uzcelta šautuve atbilstoši mūsdienu prasībām, kas noderētu gan biatlonistiem, gan medniekiem, gan šāvējiem, gan jaunsargiem, gan jebkuram interesantam, kur šajos te skarbajos laikos interesē šaušanas sports. Tātad ne tikai kā sports, bet arī kā vēlme iepazīt ieroci un iemācīties ar viņām pieties. Bet katrā ziņā šis ir liels solis uz priekšu. Šobrīd zināms, ka plašāk durvis šautuve vērs pēc pusotras nedēļas Talsu pilsētas svētkos un tiks izveidots arī patstāvīgs darba laiks interesantiem. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.